Šalom! Mani sauc Aivars Kuklīčs. Esmu nodibināju fondus, sīk pasauli kā durvis vaļā, un es savu caurvējā viens no dibinātājiem un vadītājs šo dienu. Mēs ko darām? Mēs strādājam jau no paša sākuma, jau no 2007. gada pie embrionālās derības. Pamatā mums ir fonda mērķi tādi iesprauti meklēt rakstos, Torā, Tanakā, pie ebreju gudriem, tādās citās vietās, pie Izraēlas vēstures meklēt jaunā derībā Jehudu saknes. Nu, saprotiet, Jehudu saknes, tas ir Latvijas uzrakstīs Jūdi, jā, tas īsti nav pareizi. Jehudi ir sakne. Mēs esam atraduši šīs ebreju saknes par šo laiku, sākot no šī 2007. gada. Elohims mani personīgi ir vadījis. Un esam piedzīvojuši daudz dažādas tādas brīnišķīgas Elohim klātbūtnes atklāsmes. Gan arī no tādām šogad tika izdota grāmata, izlaista pirmais metiens, nedaudz 100 eksemplāru. Lai iepazīstinātu cilvēkus ar ebreju saknēm, kā tas ir no ebreja viedokļa. Ir šī grāmata, šeit ir grāmata, es tā tieši tuvāk. Bija brīnišķīgs ebrejs, viņš ir, viņi paņēma Elohims pie sevis debesīs pāris gadus atpakaļ. Viņš ir pārtulkojis no ivrita angliski un respektīvi viņa vadībā no angliski, krieviski ir pārtulkot šī grāmata Еврейский Новый Завет. Еврейский Новый Завет. Šis ir vispār brīnišķīgs darbs. Šeit ar paskaidrojumiem, ar ivrita vārdiem, kā tiek pieņemt šī jaunā vēsts no ebrejām viedokļa, no oriģināla. Nu, lūk. Un esot sācējā misijas darbā Londonā, kad es biju aizbraucis, man Elohims deva vārdu, deva atklāsmi, tulkot šo Еврейский Новый Завет latviešu valodā. Jo daudz cilvēki krievu valodu, diemžēl, vēl nesaprot. Un tā 3 gadu laikā tapa tāda grāmata. Tas tika tulkots latviešu valodā. Viņu var iegādāties pie fonda par ziedojumiem, pie fonda vadības fonds www.pasaulevaļā.lv. Tur ir telefoni. Un es gribēju parunāt par vienu
Viņa šī grāmata jau ir, viņa pašlaik nav ielīta internetā. Internetā ir šī fonda meldraksts, saucamais meldraksts šai grāmatai. Ebreju jaunā derībā, arī latviešu valodā. Ja, paskatās, tur var atrast tādu sadaļu mašiahniskie raksti, un tur ir visi jaunā vējas, visi 4 evaņģēliji, visi apostulu darījumi, tāds sautamie praviešu Šauļa un vispārējais, kas ir katrā derībā, tie rakstu vietas, bet tās ir viss ar ebreju izpratni, ar ebreju tulkojumu. Es censos saglabāt šo tulkojumu. Es cenšos saglabāt. Vai man ir izdevies? Es drīz dabūšu atsauksmi. Un es par šīm atsauksmēm, par vienu no šīm, es gribu parunāt tieši šodien. Un tas būs Maija Mārsa, kura ir nopirkusi vai satījušies, nezinu tieši, jā. Viņa man satrauti runā pār vienu pantu no Lūkas 24. nodaļas, ka tas nav pienādīgi, perfekti iztulkots. Pat norādot man, ka man ir kaut kas jāpārskata sevī, ka tā nedrīkst nest tādu patiesību, it kā nepatiesību. Un tad būs Lūkas 24. nodaļa, 20. pants. Es jau tūlīt uzšķiršu. Šeit viņš ir jaunā derībā, 170. lapusē. Tā, arī tiem, kuri lasīs un skatīsies šo manu stāstījumu, var saprast lietas pareizību. Ja? Nu, lūk, un kā tas šeit ir rakstīts, kā ir iztulkots šeit. 20. pāns, jā. Mūsu vadošie kohanim, kohanim. Mūsu vadošie kohanim un priekšnieki nodeva viņu nāvei un pakāra pie soda staba kā noziedznieku. Šeit šis klupšanas akmens saucamais ir šis vārds pakāra. Māsa uzstāstas satrakusi, skata tā, vai tad mana kungu nožņaužā pie krusta, pie šī staba. Es paskatījos tulkojumā šeit ir rakstīts vārds, savu krievu vārds kažņīlī. Tad respektīvi sodīja. Varētu būt sodīja, bet es neesmu ievarējis arī pats šo teikumu. Un tas sāka man ieinteresēt, kāpēc tieši mana roka ir uzrakstījusi pakāra. Tāds brīnumais domas, tāds ļoti diržs pārdomāts, jā. Jo tieši krievu vārds, kažņīlī, jā, kažņīlī. No viņš tulkojas mums vienkārši sodījām un cauri, taču nē. Un šī paša roka ir uzrakstījusi sodīja. Un es griežos pie ļoti gudra cilvēka, kurš ir tiešām ņemās,
no vislabākās sirdsapziņas ar lielu tādu deksmi. Viņš ņem, pasniedz šīs stundas, jā, un ļoti spēcīgi ņem ivrita tulkojumus. Ivrita tulkot daudz tekstus, daudz vārdus, jā, meklē saknes, jā, un es grieztos pie viņa un izstāstīšu šo situāciju. Un viņš minēja, ka viņš kaut kur esmu dzirdējis, redzējis arī pat Bakārē. Nu, un pēc kāda laika, jā, viņš paziņo rakstu vietu. Un izlasot šo rakstu vietu, tie 2 panti, radās brīnumaini atklāsme par to, kā agrāk sodīja. Jo pirmais sods, kas nāca pie Izraēļa tautas, ko Mošē pielietoja, tas viss nomētāja cilvēkus ar akmeņiem, sodīja ar akmeņiem. Visi tur laukā piesēja kājas un rokas ar striķiem uz muguras, uz lauka, un no noteikti attāluma cilvēka meta uz viņu akmeņus. Tik ilgi, kamēr viņš bija bez dzīvības. Lūk, un es tev nolasīšu šos 2 pantus, kurus es šajā vietā, kur es izlasīju, rakstījis Lūkas 24. nodaļā, 20. pantā, kur es tagad visus 100 eksemplārus, 100 gan man neiznāk, es jau esmu tagad pārdevis, jā, kādus 5 būšu pārdevis, ir cilvēki paņēmuši par ziedojumiem, jā. Nu, lūk, tiem es cenšos mutiski paskaidrot. Nav daudz, bet pārējām meklētājiem pierakstīšu klāt, kad atsaucame šis vārds ir jāskatās kā atsaucame uz vēsturi. Kā šis vārds ir pareizi iztulkots tieši Bakārā. Tas ir dots vēsturiskais atspoguļojums. Nu, lūk, tas būs Torā, tas būs Dvarim. Nu, Dvarim tā ir 5. Mošē grāmata. Dvarim 21. nodaļa, 22. 23. pants. Lūdzu, klausieties. Un ja kāds vīrs ir apgrēkojies, ka viņš ir pelnījis nāvi, un ja tu nonāvē, un pēc tam pakar pie koka, redziet secību. Tātad ne tā, kā to izdarīja ar Mašāhu romieši. Jo šo piesistam pie krusta, tas ir nācis no romiešu pavēlniecības, no romiešiem. Bet šeit ir rakstīts, ja kāds vīrs ir apgrēkojies, ka viņš ir pelnījis nāvi, un ja to nonāvē, mums tam pakar pie koka, tātad pa priekš viņš bija jānonāvē, ja? Viņu mirušu jau pakāra pie koka. Kāpēc bija jāpakar pie koka? 2. pants, 23. pants dod skaidrību. Es lasu. Tad, lai viņiem miesas nepaliek pa naktī pie koka, bet aprot tās tādā pašā dienā, jo uz pakārtā ir Elohim Alās. Un tu nedrīksti šo zemi padarīt nešķīstu.
kuru jūt Elohei, tavs Elohim, tev dos par īpašumu. Tieši tā arī atcerieties, teiks vieta, tieši tā arī izdarījām. Brāļi noņēma šabatā Mašjaku, Ješua noņēma no soda staba, lai viņš pa nakti nepaliktu tur karājoties. Atcerieties raksta vietas, kad lūdza. Viens cilvēks lūdza to, Pons viņam un viņš atļāva noņemt no soda staba. Es pameklēju dažus komentārus. Ebreju gudros komentārus, ko viņi saka. Ko viņi saka par šo būtību, šo lietu. Ja. Šeit es tur nolasīšu jums šo komentāriem. Tas ir daudziem pazīstams Rambams. Ir Rambams un ir Rambans. Es jums nolasīšu Rambanu. Lūk, šeit viņš ir. Tā, man vajag daudz pavilkt. Tā, vienu mazu mirklīti. Tā, šoreiz tā. Tas ir ļoti, ļoti brīnišķīgs tāds komentārs. Savā komentārā redziet, Rambana komentārs par Dvarim 21, 22, 23 pantu. Savā komentārā par Dvarim 21. nodaļa, 22. 23. panta Rambams, tāpat kā citi komentētāji, interpretē šo fragmentu kā publiskas iebiedīšanas metodi, nevis faktisku nāves soda izpildi. Viņš uzsver, ka pakāršana nav nāves soda veids, bet tikai iebiedīšanas līdzeklis. Līdzis tiek atstāts redzamā vietā, lai atturētu citus no nāvīgu grēku izdarīšanas. Rambans, balstoties uz šo nodaļu, skaidro, ka pakāršana kokām tika izmantota tiem, kas notiesātu par nāvīgu grēku. Un tā nebija paredzēta kā sots pati par sevi, bet gan kā iebiedēšanas līdzeklis. Nāves sods un publisks sods. Tādēļ ir pārkāršana kokā šajā nodaļā nav nāves soda veids, bet tikai iebiedēšanas līdzeklis. Ramas uzsver, ka noteiktās līdzis netiek atstāts karāties uz nakti, lai neapkaunotu ebrejus, bet tas joprojām ir daļa no publiskā soda. Redziet, kur interesanti. Lūk, tā arī notiek. Tādēļ vārds pakārts. Es viņu atstāšu katrā grāmatā. Katrs, kas dabūs saņem šo grāmatu, varēs lasīt šo atsauci uz Dvarim 21. nodaļu, kā tas notika agrāk.
Tās ir tās saknes, redziet, par cik mūsu fonds meklē saknes rakstiem. Šeit ir, un sāk ne tikai rakstiem, bet arī, kas rakstu iespējā tiek paveiktas fiziskas darbības. Tāds lūk ir šis notikums, jā, kur pārsis, ja to nebūtu nu, nebūtu nu, kā saka, ielikuši romieši, kad jāpies pie krusta. Man šāks būtu kaut kādā citādā veidā. Nu, viņš būtu tiešām kaut kādā citādā veidā nonāvēts. Ja, un tāds tiktu pakārts pie krusta. Taču romieši iztaisies savu, ja, un tas tika pakārts pēc ar romiešu metodiku, ar romiešu, nu, tā kā romieši to izdarīja. Ja. Lūk, tāds ir tieši tāds. Zvaniet, rakstiet, meklējiet ebreju sakni. Es pašā šo grāmatu, mēs braucām pa Latviju, ejam pie kristiešu kopienām, skaidrojām. Daudzi mācītāji jau ir iegādājušies, mācītāji, kapelāni, iegādājuši šīs grāmatas, jo Elohīms pieskarās pie tiem, kurus viņš ir izradējis. Viņš pieskarās un dod šo izprasmi, kas ir patiesība. Nav tāda puspatiesība. Viss nāk no ebrejiem. Raksti. Alef un Tau. Nav kristiešu alfa un omega kā glābšanās līdzekļus. Jā, es esmu daudz sasaucis ar kristiešiem, un šīs sarunas ir ļoti garas, es teicu, ļoti veiksmīgas viņas ir. Ļoti veiksmīgas. Cilvēki sāk saprast, kad ir kaut kādi viltus apustuļi, kuri māca nepatiesas lietas. Mīļie brāļi, arī mīļās māsas, mācītāji, esiet lūdzu svētīti. Saprast, ko nozīmē vārds šabats, viņa svētā diena, kuru Elohims iecēla savai tautai, kā atpūtas diena. Protams, viņš pa priekšu iecēla to sev, kā atpūtas diena. Tā ir svēta tādēļ, kad viņa ir pēc visa izdarītā, ir jāatpūšās. 7. diena, kas ir šabats. Jāgriežas man tik tiešām ir pie 7. dienas adventistiem un ir jāatgādina, kad vārds sabats nav pareizs sacījums. Ir jābūt šabats. Kāpēc šabats? Jābūt ar mīkšo es. Grieķu alfabētā, diemžēl, nav mīkstais es. Agrāk viņš bija, bet tagad viņš nav. Tāpēc arī visās
mācību stundās, kas notiek pie adventistiem, rakstos ir uzrakstīts, rakstos ne, uz papīra ir uzrakstīts sābats, nevis šabats, bet sābats. Tas nav pareizi. Tā ir atkāpšanās no Iešua sacītā. Un ko tad viņš saka? Viņš saka, lūdzu, tās vienkāršas lietas. Matit jāgum. Nē, tas būs Šmot, 23. nodaļa, 13. pāns. 2. Mūzus, 23. nodaļa, 13. pāns. Un viņš saka, lai es nedzirdētu citu dievu vārdus nākam no jūsu mutes. Viņš brīda ebrejus, tas ir runāts tieši uz ebrejiem. Un arī tiem, kas piepūtējies. Ja? Daudzi kristieši saka, ka viņi ir piepūtējušies pīri tautas, tad lūdzu, jums ir jāzina, ka katrai tautai ir savs dievs. Latviešiem ir vārds dievs, viņi sauc. Krievija sauc par Bogu. Es zinu, lietuvieši sauc par dievas. Angļi, tiem ir good. Katrs tas sauc ir, jā. Un 7 vietās raksti apgalvo, kad visu tautu dievi ir elti. Jūs saprotat, ko tas nozīmē? Jūs domājat, ka jūs pilūsas vareno, bet jūs pilūsas elkus. Jo Jeremijāgu ir rakstīts. Jeremijāgu, tas būs Latviešu komentāros Bībele ir rakstīts Jeremijas. Ja. Jeremijāgu 10.11. pāntā. Es tūlīt nolasīšu. Tas ir ļoti svarīgi. Jā, 10.11. pāns ir rakstīts. Tā jums būs tiem sacīt. Tiem dieviem, kas nav radījuši debesis un zemi, jāpazūd no zemes un šeit apakš debesis. Tiem dieviem, kas nav radījuši zemi un debesis. Jūs teiksiet, kā? Ir radījis, mūsu Dievs ir radījis devi un debesis. Es teicu, ka nē, ka tā nav patiesība. Kad iznāca pirmā grāmata, kur ir runāts par Dievu latviešiem, kāds ir latvietis? Tad ir laikā, kad mūsu radītājs, Elohims radīja zemi un debesis, nepastāvēja neviena vēl dzīva būtne. Un pirmajam cilvēkam, kuram atklājās Elohims, atklājās. Tas varēja būt Abrams. Citi saka, tā būs Ieva vai
vai Ādams. Es lieku vairāk kontekstu uz Ābramu. Kā tad viņš uzrunāja? Kāda valoda bija? Tā bija ebreju valoda. Ebreju valodā nav nekāds dievs. Ir vārds Elohim, viens no populāriem vārdiem, daudzos vārdus. Protams, ir daudzi vārdi. Adonai, El Shaddai, Immanuel, Judhevahei un vēl daudzi. Ja. Bet Elohim un šis vārds ir pasakīts ļoti perfekti. Un ziniet, kas ir tajā vārdā nozīmīgs? Es tūlīt pasakīšu, kas ir tajā vārdā nozīmīgs, kuru jums tap skaidrs, kad viņš ir tiešām tikai viņš ir jāizrunā. Ješua saka, Matitjāgu 5, 18. pants. Viņš saka, kamēr zeme un debesis nezudīs, nepazudīs arī neviena ne mazākā rakstu zīmīte. Neviens jud. Jūs zināt, kas ir jud? Es jums parādīšu to. Kas ir jud? Tas ir manas separes. Manas separes ir šāds aizmugurē. Tāds, šis tāds izskatās jūda, redziet, sarkanai. Pats mazākais burtiņš. Viņš izskatās uz papīra kā maz komacīja, bet tikai ar to atšķirību, kad viņš nerakstās apakšā pie burta, bet augšā. Turpretī Grieķu evaņģēlijā arī tāds pats burtiņš saucās Jota, un viņš rakstās apakšā. Bet ebreju tekstos, kā es esmu atradis, ir rakstīts, nepazudīs neviena mazāk rakstu zīmīte, neviens jūt. Nu, lūk. Un šī vārdā Emanuels, ja, paskatās un lasa tieši šo ebreju jauno derību. Šeit ir Emanuels uzrakstīts, kā viņš ir transkripcijā, un kā viņš ir ievrita tekstā. Tur atrodas šis mazais jud. Un tagad stādieties priekšā. Jūs izredzat skaistu teikumu garu, tur ir vārds jud. Tur ir vārds Elohim. Un tas jud Elohim iekšā. Un jūs tad Elohim iekšā noņemat viņu nost un ieliekat savu dievu, jeb Bogu, jeb dievas, jā. Kas notiek? Tiek pārkāpts kunga sacītais. Kunga vārds tiek atmests. Ja viņš teica, nepazudīs neviens jūt. Tiek mīdīts ar kājām viņa sacītais. Jūs redziet, kas notiek. Un ko tad mēs varam sagaidīt? Svētības no sava kunga. Viņš visu to redz. Viņš visu zina, ko mēs darām. Es ko daru, tu ko dari. Visu, kā mēs rīkojamies. Un svētības vietā nāk cits apstākļus, jā, kurš vairs nav svētība,
kas ir ļoti, ļoti sāpīgs apstākļus. Dažādos veidos viņš atnāk pie cilvēka. Tas ir viennozīmē. It sevišķi viņš atnāk pie ciem cilvēkiem, kuri saka, ka tiek iepotējušies pie Izraēla tautas, bet atmet Judu. Viņa brāļa māsas, meklējiet šīs jaunās sakas, meklējiet šo ebreju jauno derību, rakstiet, zvaniet. Es esmu jūsu rītībā, lai Elohim jūs sargā, lai viņš sveitī jūs, lai viņš svaidē jūs visus ar eļu, meklēt jebkuras saknes, jo ir jābūt šabatam. Sabata vietā jānāk šabatam. Jo viņš saka, Ješā saka, turiet visu to, ko mans tēvs ir iestādījis. To, ko mans tēvs nav iestādījis, tas tiks atmests. Atstājiet to. Esiet svētīti. Es gaidu jūs. Lai notiek viņa prāts. Amen.